Ekscelences, dāmas un kungi, Polijas Republikas vēstniecības vārdā sirsnīgi sveicam visus klātesošus. Ne bez iemesla par grāmatas atrašanas vietu esam izvēlējušies latviešiem tik ļoti nozīmīgu vietu – okupācijas muzeju. Ievadam vēlamies parādīt jums pavisam īsu poļu režisora Andžeja Vaidas filmas Katiņa visdramatiskāko fragmentu. Man liels prieks būt šeit starp jums un gribētu ļoti pateikties visiem tiem, kas ļāva šai grāmatai tapt latviešu valodā. Tātad liels paldies Polijas vēstniekungam. Tātad, protams, arī milzīgs paldies izdevniecībai Zvaigzne ABC, apgādājums Zvaigzne ABC. Es gribētu pateikties arī ministrijas valsts sekretāram un, protams, arī mūsu šodienas uzņēmējiem okupācijas muzejā. Man bieži jautā, kā es, būdams amerikānis, nebūdams polis, varu izrakstīt šādu grāmatu par Katiņu. Un mana atbilde nav sarežģīta. Became acquainted with the Katiņa story, I knew immediately this was not only an important story, this told about the history of the era. Tiešām šis Katiņas stāsts ir nepelnīti aizmirsts, bijis aizmirsts kādu laiku starp amerikāņiem un gribu pat teikt Amerikas augstākā līmeņa vadītāju. Almost completely overlooked by the American people, and I'm sorry to say, even overlooked by our leaders. As I studied these documents, un tad, lasot šos sējumus, man nomāca doma, ko tad es vēl varu jaunu pateikt par šo notikumu, par ko tik daudz jau ir teikts. Tas bija mums izaicinājums sameklēt cilvēkus, kas vēlētos izstāstīt man par šiem notikumiem, kas bija ļoti tragiski bijuši dzīvē, un kas arī tām atmiņām, kas varbūt piederēja pie vissāpīgākām šo ģimeņu atmiņām. Tātad šī nav grāmata par statistikas faktiem, tā ir grāmata par dzīvu miesu un asinīm. Un tā nav grāmata tikai par Poliju vienu. Simboliski tā ir tikpat grāmata par Latviju un citām Baltijas valstīm, visiem tiem, kas pārdzīvoja Staļina režīmu. Latviešiem arī bija savu Katiņu, mēs to pazīstam zem vārdu litene. Latvieši tika deportēti gan 41. gan 49. gadā. Es tiešām visiem iesaku ļoti uzmanīgi paskatīties filmu, iedaramo Andžeja Vaidas filmu Katiņa. Tieši no tā Katiņas melu viedokļa, to melu viedokļa, kas ir maitājuši Polijas-Krievijas attiecības
jau gadiem ilgi. Jau 20 gadus mēs varam runāt par Katīnas noziegumiem bez cenzūras. Mēs esam dzirdējuši atvainošanās vārdus no Krievijas prezidentiem Jelcina, Puķina un Medvedeva. Varbūt tagad ir pienācis mirklis, kad mums vajadzētu mīkstināt mūsu emocijas un varbūt mierīgi paskatīties uz to mehānismu, kura rezultātā tika nodarīti vispretīgākie noziegumi 20. gadsimta vēsturē. Un Alana Pola darbs ir svarīgs solis šajā virzienā. Thank you very much for your attention. Liels paldies par uzmanību. And now we are giving the floor to the board chairman of the publishing house Zvaigzne ABC, Lija Kilbalka. Sveicināti! Šī grāmata ir patiešām liela investīcija. Grāmata ir liela, darbs bija liels, un paldies Polijas vēstniecībai, kura iegādājās izdošanas tiesības. Tā ir investīcija patiesības noskaidrošanā un cilvēku izglītošanā. Apgādes Zvaigzne ABC tradicionāli daudzu gadu garumā ir izdevis mācību grāmatas. Un grāmatas skolai, studentiem, kā arī vispār izglītojošas grāmatas. Un tad, kad mēs izšķirāmies par to, ka šo grāmatu noteikti ir jāņem un jāizdod mūsu izdevniecībai, mēs neapšaubām pirmām kārtām domājām par jauno paudzi. Un es esmu lepna, ka izdevniecība ir izdevusi grāmatu, kāda ir latviešu valodā, Latvijā izdota pirmoreiz, kas ir par Katīnas traģēdiju. Un mēs ar šo grāmatu esam šobrīd Latvijai aizpildījuši kādu balto planku. Autors saka, ka poliete, izstāstot visu savu dzīvi, ka viņai saka, ka tas ir kaut kas tik neiedomāms un šausmīgs. Viņa saka, ne, es esmu poliete, un kā polietē tas ir normāli. Arī ļoti daudziem latviešiem tas ir normāli, un tas, ka tas ir normāli, tas ir nenormāli.